Daudzi atceras Polaroid fotokameras no bērnības, kuras jau ir tālā pagātnē salīdzinoši ar mūsdienu tehnoloģiju attīstību, bet šobrīd bērniem ir iespēja izbaudīt un rotaļāties ar citu Polaroid produktu – planšetdatoru. Tas ir bērniem draudzīgs 7 colu planšetdators, kuram ir Ice Cream Sandwich Android operētājsistēmas versija ar iekļautām 35 aplikācijām mobilajā ierīcē. Aplikāciju papildināšana ir iespējama bērniem domātajā App Store, jo saprotams, ka pieeja bērniem Google Play Store nav labākā ideja. Šīs mobilās ierīces atmiņa ir 8 GB un uzņēmums Polaroid ir parūpējies par bērnu iespējamo pirmo planšetdatoru. Šo dzelteno ierīci dēvē par Vaka kompakto solāro lādētāju, jeb citiem vārdiem vietālruņu un planšetdatoru lādētājs, izmantojot saules enerģiju. Šāds lādētājs nevien spēj uzlādēt mobilo ierīci ar saules enerģijas palīdzību, bet arī nodrošināt gaismu piemērotu lasīšanai 8 stundu garumā. Šādu mobilās ierīces uzlādes iespēju izmanto vairāk kā 50 pasaules valstīs, un tā lietošana ir pavisam ērta. Jāļauj uzlādēties pašai ierīcei saules gaismā 1 dienu, un atkarīgi no saules enerģijas stipruma, pēc tam iespējama savu mobilo ierīču uzlāde. Arī sociālajā tīklā Facebook 2013. gadā varēsim novērot dažādas izmaiņas un atjauninājumus, tāpēc Facebook veidotāji ir pievienojuši jaunu funkciju, kuru iespējams izmantot lietotājiem. Ja Facebook sociālā tīklā pierasts redzēt tekstuālu formātu, tad nu ir iespējams dzirdēt arī balsi, jo klajā laista jaunākā versija aplikācijai Facebook Messenger, gan iOS, gan Android operētājsistēmām, kurā būs iespējams ierakstīt balsziņu 1 minūtes garumā un to nosūtīt adresātam tieši tāpat kā tekstu.